Līdz ar ziemas iestāšanos Kurzemes pusē 29. janvārī varēja sākties arī ziemas sprinta seriāls šajā reģionā. Todien tur sacīks notika Brīvkalnu trasē, un līderu statusu priekšpriekšzīmes ieskaitē te kārtējo reizi apliecinājis Jānis Laukšteins. Tiesa pats pērnais visas valsts čempions šajā klasē nebija apmierināts ar savu sniegumu. Uzvarēts jau tikai pats pirmais brauciens, pārējos divos viņš vien otrais. Šodien kaut kā negāja. Vakar bija tās sacensības un tā mums sanāca pa nakti nepagulēt drusciņi. Un tad no rīta agri braucām šodien. Ceļš šeit Brīvkalnu trasē labākā. Jā, trases tiešām labi. Par cik pirmo reizi brauc, man ļoti patīk. Ir mašīnai kaut kādi saķeri, ātrumi, citi. Foršāk braukt. Tieši tā. Kurzemes galā Laukšteins piedalās vēl kādā citā ziemas sprinta seriālā un startēt katrā nedēļas nogalas dienā. Tas prasa savu daļu spēka, tāpēc uzvara šeit Brīvkalnos iegūt viens caur adatas aci, pārspējot 2. pozīcijā finišējošo Mairu Laukšteinu un 3. vietā nonākošo Aivo Gailīti. 4. todien bija Modris Žentiņš, kurš publikai prezentēja savu jauniegādāto kaujas aprātu ziemas sprinta mačiem. Lai gan rezultāts šoreiz nebija pirmā trīnieka cienīgs nekas. Pēdējā iebraucienā tieši Žentiņš izcīnīja labāko rezultātu. Tātad vairāk vai mazāk Modrim jāpierod pie auto, un rezultāts nākotnē būs līdzvērtīgāks ar pārējiem. Žentiņš gan netipiski zemajam rezultātam iemeslus meklēja citur. Šajā trasē nebija nekad braukts vispār pirmo reizi, tāpēc, nezinu, vai iesalas pa daudz sals, man liekas, te pedāļi ar mani sasuluši. Man pirmajā braucienā es nevarēju robos saslēgt. Pedāļi stīvi un slīd un kājas un nevaru, un tur, galīgi negājuši. Trasē jā, ledus gana daudz. Bet, arī vietām tur nāk ārā zemītās, kas tur apakšā ir. Aizmugurs piedziņas ieskaitē arī gāja spraigi. Aigars Tīdmanis bija aizdevis savu auto citam ziemas sprinta meistaram, Normundam Orlovam. Iemesls skaidrs. Automobīlim bija veids tādas pārbūves, lai gaidāmajā fināla sacīkstē Tīdmanis būtu spēkos līdzvērtīgs ar Vidzemes galā nenoķeramo Kristapu Daģi. Tāpēc mašīnas tests ar vēl citu braucēju pie stūres nenāca par ļaunu. Ja par sacīkst Brīvkalnos, tad 2 cīņas starp Orlovu un Tīdmani pēc pirmajiem 2 braucieniem nebija izšķirta. Vismaz Aigaram daudz kas bija jāliek uz spēles pēdējā braucienā, te viņš tikai 3. Par klupšanas akmeni minot šajā braucienā izmainīto trases konfigurāciju. Tajā visiem dalībniekiem bija jāpievārē 2 tramplīni. Tie tramplīni varbūt tas nedaudz traucē, jo viņi bija nenormāli tuvu viens otram, nenormāli lēni, visi vienā ledu un nekādu baudu nesagādāja. Toties pirmajā braucienā tramplīns bija tieši tā kā vajag, bija forši, bija ātrums, bija smuki. Bet kas tad mašīnai mainīts? Ko? Daģim vismaz tas jāzina. Mēs vienkārši beidzot pārgājām uz to, kā mēs braucam arī pagājušajā gada ziemā, kad reduktors ir garāks. Līdz ar to viņi savādāk vadās tā mašīna, nekā viņi darījās pirms tam. Normunda Orlovaiks arī nebija smaidīgs. Rezultāti tad kā? Pirmajā braucienā pirmais, otro likās nobrauc ļoti labi. Rezultāts ļoti bēdīgs, 5. vieta. Tas arī summā šodien maksāja uzvaru, jo 3. bija ātrāks atkal, bet šeit skaita visu braucienus un sēt 2. vieta. Šeit ir tā, vienā līkumā izdomā nepareiz trajektorija, tas ir 2 sekundes, 3 apļi, tās ir 6 sekundes, tur arī viņas droši vien atnāca. Tīdmans 1., Orlovs 2. un 3. aiz viņiem Jānis Visockis. Pilnpiedziņas klasē sensācija. Drifta publikai pazīstamais Jānis Lamberts bija nolēms nesēdēt ar klēpī saliktām rokām. Speciāli ziemas sprintam iegādāts auto, pāris reizes Brīvkalnos aizdīt treniņi un rezultāts rokā. Sānslīdz gan man gribējās taisīt tādas plašākas, bet, ja to rezultātu vajag, tad jau tā nekā nesanāks. Līdzības ar driftu? Ir, jo patīk. Abi divi labi. Slišanas gan atķirīt, man šķiet būs priekš. Tas vēl nav zināms. 2. braucienā es biju 1., 1. braucienā 2., bet, man 2 kļūdas un katrā pa sekundē bija. Un līdz ar to es arī atkrītu uz 2. vietu. Nebūtu tās bijuši, tad būtu kā 1. Pārreiz Jānis saka, pēc uzrādītajiem laikiem Lamberts bija ātrākais braucējs pilnpiedziņas ieskaitē. Tomēr Kurzemes galā rezultāts skaita pēc ieņemtajām vietām. Tādējādi ar 1 punktu starpību Lambertam priekšā izsteidzās Jānis Slišans. Slišans bija priecīgs par cīņu. Uzvarēts jau tikai 1. iebrauciens. Pārējos nācās piekāpties Jānim Lambertam un Raivim Rankam.
Tomēr ar visu to stabili noturoties labāko trīniekā, Slišāns Brīvkalnos uzvarētājs. Kā otrreizais viņa Lamberts, kā trešais Ranks. Baigi smuki, uzsnīgs sniedziņš uzsalā un jā, kaut kā baigi forši braucās. Varbūt arī riepa laba, savādāka nekā citiem. Brīvkalni zināma trase. Šogad atbraucām dēļ tā, ka zinājām, ka kaut kas ir daudz uzlabots. Trase forša, gluda. Atbraucām vienkārši atpūsties pirms pauzes līdz finālam. No Slišāna vārdiem nopratāt, lai arī Kurzemes seriāls tika iesākts ar viņu uzvaru, viņš nevēlējās ņemt dalību visos nākamajos posmos, tie pārāk tālu no Rīgas.